Nu, atvainojiet par stereotipiem, bet jūs neizskaties ar sieviņas pēc tādiem pilskungiem. Tāds jau arī nebija mērķis nekad nopirkt vai iegādāties šo vietu, lai būtu, muižkungs vai pilskungs. Šobrīd es varbūt to ar tādu humoru uztveru, kā tad tevi dēvēt, par muižkungu, par pilskungu. Pils ir. Draugi velk uz zobiem. Jā, draugi velk uz zobu, bet, es teicu, tas mērķis jau pavisam cits. Tas mērķis jau ir, šo vietu saglabāt, atjaunot. Mūsdienās, ja skatāmies, kas ir tās ēkas, kas tiek uzceltas. Visbiežāk tie ir mazumtirdzniecības veikali. Tās arī vienkārši ir funkcionālas ēkas, un šādas kam ir šī arhitektoniskā vērtība, ir ļoti maza. Līdz ar to tad gribās, lai arī tas, kas ir iepriekš izdarīts, viņš ir tiešām skaists, viņš ir nozīmīgs, lai tas arī saglabājas. Un paliek arī un priecē gan mūsu pašus, gan arī tos, kas atbrauc ciemos, un arī mūsu nākamās paaudzes. Kāda tad bija tā seno muižnieku idilliskā dzīve? Un būtībā bija viens fragments grāmatā par Zentnes muižu. Vēl varēja saprast, ka agrākos laikos nozīmēja vācu dišciltīgā ģimene ar lauku īpašumu Kurzemē. Tā bija lieliskākā kungu dzīve pasaulē. Mēs braukājām pa skaistu mežu, dejojām vakaros un runājām par karu. Un tā bija tā muižas idille. Un netalkoja? Netalkoja. Mēs esam svētku zālē. Svētku zālē, jā, lielajā. 90. gados šeit bija šī telpa tika atjaunota, rekonstruēta, tāpēc arī ir viena no tām, kas vislabāk saglabājusies. Kamīns īstenībā funkcionē pilnībā. Un ziemā, un rudeņos un pavasaros mēs patiesībā viņu iekuram. Un viņš vispār, lai varbūt viņš izskatās tā, kā izskatās, viņam ir īpašā šī kultūras pieminekļa status. Tā kā mēs viņu nedrīkstam nenojaukt, neko, tikai atjaunot. Ir šī centrālā lustra, kas ir būtībā oriģinālās lustras maksimāli pietuvināta kopija. Šeit ir laikmeta pieskāriens. Te var redzēt, šī ir viena no 2 galvenajām zālēm. Un te savulaik skolas laikā tika ierīkota sporta zāle. Jo citas lielākas zāles vienkārši nebija. Un vienkārši praktiski tepat arī bija pielikti basketbola grozi augšā, gan starp kolonnām, gan virs durvīm. Un, kā teikt, viss notikās. Tās autentiskās krāsas daudz ir palikušas vēl muižā. Lielākā daļa ir saglabājušās, bet viņām nav šīm konkrētajām nav nekāda tāda baigā kultūra vēsturiskā vērtība, bet mums īstenībā ir tikai 2 tādas skaistās saglabājušās. Bet viņas īstenībā ļoti labi pilda atkal šo sildīšanas funkciju, joprojām darbojas, un mēs pa laikam arī, kad ir vajadzīgs, iekurinam. Šī ir tā krāsnes, kas mums te ir vislabāk saglabājusies un palikusi. Vai pils vispār var pierast pie savas pils? Kad jau paiet 3 gadi, tad jau arī var pierast arī pie pils. Kā jūs ieradāties? Kā tā izskatījās? Tā bija vasara. Patiesībā tā bija nevis varbūt nopūta, bet tas varbūt bija tāds atvieglojums, jo mēs bijām tiešām kādu laiku meklējuši to vietu un bijām uz vēl citām arī vietām, pilīm. Atnākot šeit, bija liekas, jā, šo var darīt, šis ir paceļams. Kad es pirmo reizi atbraucu, tad tas vīrs, kurš laida iekšā, viņš ar tādu ļoti arī skepsi un neticību, viņš teica, tu jau esi kaut kāds 77. Un kā jau tu teici, es neizskatos pēc tāda klasiska muižnieka, varbūt arī pēc tāda ārkārtīgi bagāta cilvēka, kad tāds jauns puišelis apmēram ir atnācis. Man dažreiz tieši šie varbūt cilvēku neticība kaut kādā ziņā dod spēku, kad es īstenībā varu. Un tad jau bija jau tāda iekšējā sajūta, ka šī varētu būt tā vieta. Bet gribējās kaut kā vēl iziet un mazliet viņu sajust. Un tā kā arī priekš sevis uzdevu to jautājumu, lai dod man kādu zīmi. Un interesanti, kad meklējot tās muižas, kaut kā uznāca tāda iekšējā sajūta, ka vajag nopirkt plīša lācīti, jeb pandu.
Tajā otrajā reizē šeit es staigāju, un tad skatos vienā logā, tur tieši sēž tieši precīzi tāda pati panda, kādu es iegādājos. Un tad es sapratu, šī ir tā zīme, un tad man vairs nebija to jautājumu, teiksim, vai šī ir tā īstā vieta. Un arī īstenībā tas loks, tas ir tas, kas man patīk. Te ir bieza kārta ar krāsu. Te pat vēl redzēt, ir īstenībā parkets, bet viņš ir tik ļoti aizkrāsots. Labā lieta ir tāda, ka savulaik arī te ir bijis Imants Landsmanis un ir veicis tieši šī te parketa uzmērīšana, un kā visi tie dokumenti ir, un ja mēs atjaunosim, tad tas ir saglabājies. Un kā redzams, otrajā stāvā arī nav šīs te arhitektūrās visādas izskaistinājumi, karnīzes vai lampas, te vienkārši vairāk funkcionālo vērtību pildīja. Un te savulaik arī šitajā telpā ir bijusi, tur redzēt, ir skolotāju istaba, vēl pat zīmīta palikusi mums. Tepat arī var redzēt, ja paskatās no iekšpuses uz durvīm, tad oriģinālajās durvīs, oriģinālajā rāmī ir ieliktas šīs te jaunāku laiku durvis. Skolas laikā tad drošības apsvērumu dēļ tika uztaisīts šāds te gaitenis, bet patiesībā šeit ir bijušas tādas kā jumta āra terases. Viena ir šajā pusē un otra ir otrā pusē, un to mēs arī gribētu īstenībā uztaisīt un atjaunot, jo tas īstenībā priekš tādām muižām ir kaut kas unikāls. Mēs negājām pateikt par veco jumtu, kas kādreiz bija, faktiski terase, jā. Un šis te pelēkais arī īstenībā ir kaut kāds saucamais angļu skārs, tas ir vēl oriģinālais jumts. Tā kā Jānis pirka pili, viņš jums atļauja paprasīja, vai jūs viņam likāt? Pirms tam, kad mēs braucām uz turieni, viņš vēl tieši paprasīja, ko tu gribētu darīt vecumdienas. Kā tu tā kā iztēloji savus vecumdienas? Es saku, zini kā, es gribētu, lai man būtu tāda kafejnīca vai restorāns. Un tad viņš teica, jā, ka viņam ir tā, ka viņš vēlētos to muižu, un viņš saka, bet tev būtu taču brīnišķīga ideja, vai tā būtu traka ideja, tajā muižā būtu tas restorāns vai tā kafejnīca. Un tā kā, nezinu, varbūt tas ir viltīgi mazliet, ja viņš mēģināja savu sapni apvienot ar manu. Tas ir tas stāsts par Lāsmas restorānu skaistā vietā. Kur vēl skaistāks? Kur vēl skaistāka vieta? Bet sev pils tas bija tāds bērnības sapnis. Es vienā brīdī sapratu, ka man ļoti, ļoti patīk talkot. Tieši tā kā pavasarī. Un tad es kaut kā domāju, kā to talkošanu izdarīt kaut kā jēgpilnāk. Un tad kaut kā iešāvās tā doma, ka varbūt ka vajag kādu šādu te vietu, muižu, pili. Toreiz tas jau bija 10 gadu atpakaļ, kad tā doma atnāca. Tad tas tā arī iespēja realizēt tad vēl nebija. Tad noliku viņu plauktiņā, teiksim, pie labajām idejām un atstāju. Bet tad situācija dzīvē mainījās un tā iespēja radās. Un tad iegādājos. Jā, šī ir māla māja, kas būtībā kādreiz funkcionēja kā kalpu māja, bet, ja tā mēs ņemam, tad šī pati vispār izskatās kā neliela muižiņa, jo pēc atjaunošanas un restaurācijas projekta te būs nepilni 800 kvadrātmetri. Un viņa ir veidota no māla kleķa, kas būtībā tajos laikos bija ļoti tāds ikdienišķs risinājums, bet mūsdienās īstenībā tādas vairs pārāk daudz nav saglabājušās. Un ar šīs mājas atjaunošanu mēs būtībā sāksim. Šī būs pirmā, kam ķersimies klāt, jo jumts prasa ieguldījumus un būtībā domāts ir par jumta nomaiņu. Kas te bija skolas laikā? Šite bija, skolniekiem darbmācības kabinets. Puikas, viss vēd iekšā. Jā, te skolas laikā bija internāts, kur skolēni dzīvoja, jā.
Tagad dosimies tālāk uz grotu, kas arī īstenībā es papētīju pats, ir viena no, ja ne pati vecākā šāda te veida mākslīgi veidotajām grotām Latvijā. Vismaz tik, cik es pētīju, neatradu nevienu senāku, kam ir dokumentēti, jo mums arī bija pat muižas grāmatvedes pierakstos bija pierakstīts gan ķieģeļu skaits, gan kas tur šī te kaļķa mūrjava, cik bija iztērēta. Tā kā tas viss tur bija. Būtībā viņai tāda funkcionāla nozīme nekāda nav. Un tas arī vairāk pašiem muižniekiem, teiksim, tā kā padižoties, līdzīgi kā es jūs tagad vedu, ka ir kaut kur aiziet un parādīt. Ja jau senie eģiptieši varēja ar piramīdas sataisīt, gan jau, ka arī mūsējie kaut ko zināja, kā tos akmeņus pārvietot. Es ticu, ka kā ar zirgu vai 2 vai 3 gan jau kaut kā pavilka. Tie arī var redzēt, kur tā aiziet uz pili, kā kaut kas te arī ir bijis, kā ne tikai leģenda. Mums arī pašiem savs personīgais hidrotehniskā būve, tiltiņš. Kad Jānis teica, ka grib muižiņu iegādāties, tad tā māma bija kaut kas tāds, kā es to biju iztēlosies. Tāda būs tā muižiņa, ko viņš vēlās kaut kur iegādāties, kaut kad atjaunot un tā. Un beigās... Dabūjām pili vēl bonusā. Pēc tam, kad tas iek, tad izrādās, vēl tur ir staļļa, tur vēl ir grota, vēl tur ir koki. Šis ir gulbju dīķis kādreiz bijis. Un es teiktu, arī būs. Cik tur tā darba ekskavators uz pāris dienām un... Reku, es šitās meitenes gribēju likt pie darba klāt. Jā, tad tiem puišiem, ja? Puiši tur palīdzēs pēc tam, jā. Tā kā jūs tad esat jau varat sākt jau slaucīt, viņi jau to pusi notīrīja. Tā. Bet talkošanas gēns vai ir vai nav, viņš tā nevar no nekurienes rasties. Jā, acīm redzot, viņš man ir, jo es atceros Bauskas pusē vēl, kad mācījos, vienkārši tādas bērnības atmiņas, kas man nāk, man viņas visas saistās ar talkām, jo viena no pirmajām, ko es atceros, mēs bijām skolēni, 5. klasē, gar lielo Via Baltika ceļu, vienkārši bija traktors ar piekabu, un mēs bērni vienkārši gājām pa to ceļa malu, un tad tai piekabē tur metām iekšā, un es domāju, mūsdienās nekas tāds nebūtu iespējams gar lielo šoseju, visas drošības un kādas vēl lietas. Un arī pat īstenībā es biju vakar arī pie draugiem uz vienu talku, un kā mēs te vienreiz runājām, tas laikam arī ir tā talku burvība, kad var diezgan ātri redzēt to rezultātu, ka mēs aizējam uz kādu vietu un visi sakopjam, un pēc tam ir prieks un gandarījums par to. Un tas laikam ir tas, kas mani tajā vilina un uzrunā. To maliņu nogāja, uz to pusi, gar to ceļu, aizēja līdz tai baltai mājai un apakaļ pasties, kas tur ir sakritis. Ja atkritumi redzami pa ceļam vai izskašājās kaut kur ārā, rekur ir maisis, ja? Tā, es esmu apjutis, jo visi jau darbus dara. Kas tie ir par cilvēkiem? Visi ir vairāk vai mazāk zināmi. Daļa ir vietējie, kam arī rūp šī vieta, un daļa ir draugi paziņas, kas arī, kā teikt, pieliek savus 50 centus. Mums rekur tur ir, varēsiet redzēt, tur sākot esot labākais trimerētājs Šaipus Daugavas. Mums ir dārznieks, ar kaut kur ar zāģi darbojās. Jā, rekur ar zāģi darbojās. Tā kā mums visi resursi ir tikai jādara. Čau! Or, mazo ķepaini! Bet es jums lāču vai laist vaļā? Droši mēs savējo nepaņēmām, šoreiz nebija. Tu varbūt... Čau, rekur atbraukšu mūsu meitenes. Lai nogrābtu tās lapas 2 metru platumā. Lai viņas nāk, es tepat netālu būšu pienākuši. Labi, tad es pateikšu. Labi, čau. Tā,
Kuru virzienu? Tēju, kafiju, kaut ko apēst pēc tam. Tad jums jāpaņem ir grābekļi. Jā. Jums ir jāpaņem grābekļi. Un tad ir jāiet tur, kur ir iebraucamais celiņš. Jā. Tur būs Jānis, viņš sagaidīs, bet doma būs, ka no krūmiem 2 metru tālumā jānogrāv lapas no krūmiem. Divatā vienkārši atbraukt un te pabaudīt to saulīti un idili patiesībā nesanāk tā. Katra reize ir ar kaut kādu mērķi vai darbību vai kaut ko satīrīt vai sakopt. Patiesībā katra reize ir kā tāda mini talka, ja tā var teikt. Ne jau tikai tā talkas organizēšana, tas jau ir darbs, jau nestāv malā un teiksim, tur neskatos, kā citi strādā, tas jau arī ir pašam iet un darīt, vai tāpat tās skolēni bija atbraukuši un tāpat ņemt to grābekli, iet ar viņiem plecu pie pleca strādāt un darīt, vai tās pašas lapas grābt. Jā, vienkārši tas, ko es esmu sapratis, ka tas nav mana vai man pat ģimenes vienu spēkiem iespējams, tas ir kopā ar citiem. Mēs skatāmies, cik krāsu slāņi, kāda ir bijusi rocība, lai varētu taisīt remontus. Jo kādreiz jau kā skolotājs dabūja klasi, tā arī visu laiku augustos krāsoja vai līmēja. Un tagad var saprast, cik daudz krāsas. Mēs, man liekas, šai vietā esam tikuši līdz jau pamat, jo te jau sāls bija virsū. Iedomājieties, ja bija tik daudz gadi, 80 gadi skola. Labi, ka ir bijuši slinki tie, kas taisīja remontus. Viņi vienkārši uzlika jauno pa virsu. Un tā tad ir iespēja tikt pie oriģinālā mūžas laika parketa. Tur es mazliet labāk izskatās. Tā esmu es. Es te piedzimu, augu, mācījos, aizgāju mācīties un atgriezos kā skolotāja. Iezemietis. Un tad jūs te visu krāsojāt? Arī krāsoju, bet man šeit nebija klase, man bija citur, Taigalā man bija klase. Šeit tā kā bija citiem, jā, tur skolotājiem. Vai jūs tagad nākat vienkārši arī pielikt roku? Jā, man prieks, ka neiet šis viss zudumā. Īstenībā, teiksim tā, vietējiem šie jau 11 gadi, kad nekas nenotikās, tas laikam ir tas pats grūtākais, kad acu priekšā tā vieta iet postā, tā neziņa bieži vien moca visvairāk, un tad beidzot bija kāds reāls cilvēks, un šajā gadījumā manā personā, kurš bija gatavs sarunāt, runāt un tikties, un arī mēs tur uzreiz talkas taisījām. Un toreiz sakrit, ka viņiem tieši bija apaļš skolas salidojums, un tā bija tāda ļoti priecīga vēsts tajā salidojumā, ko cilvēki dalījās, un kad beidzot ir kāds šis, teiksim, pavērsiens noticies. To mūžu, cik viņi ir cietusi no tās pietādes, no tās pietādes trūkuma. Zin kā, es nevienam nevaru neko pārmest, teiksim, arī tā pati. Skaidrs, ka tā vieta jau nebija paredzēta skolai. Un es domāju, tas bija tāds, teiksim, labs veids, kā tās vietas, daudzas vietas, kur tās skolas ir bijušas, un tieši muižas un pilsēkas, un kā viņas varēja saglabāt. Es domāju, lielā mērā tieši skolai ir jāpateicās, ka tā vieta ir spējusi nokļūt līdz mūsdienām, jo tajā brīdī, kad tā skola beidza pastāvēt, tas bija 2009. Gads, un līdz brīdim, kad mēs nopirkām 2023. Tie ir bijuši faktiski tumšākie brīži. Šis te brīdis, kad neviens nebija, kad skola vairs nebija, ēka stāvēja tukša, neapsaimniekota un principā lēnām gāja bojām. Aizbrauc uz barikādēm, kur arī tiktāli ekrānos. Bet tu biji ar kaut kādu tehnikas vienību arī? Mēs bija balikmašīna. Skolas laikā jau bija, ka lauciņi bija jāstrādā 10 dienas vasarā, bija jānāk strādāt. Katram obligāti. Katram bija klasē savs sektors, kur lapas bija jāgrāb. Tā kā iedalīt teritoriju. Šeit? Jūs te mācījāties? Jā. Bija jāravē visi celiņi, kuri bija parkā. Tad bija jāgrāb lapas katrai klasē. Katrai klasē bija krāsnes, un tad arī bija dežurantiem jānes malka no šķūna. Tā kā, ja nesanes, tad nākamajā dienā visi sauc, visi dusmīgi.
Kā jūs līdz šim esat izturējuši? Ir gājis visādi. Ir bijusi arī situācija, kad bijām pat arī reālam priekšlikumam vai piedāvājumam citiem cilvēkiem nopirkt, iegādāties. Tas stāsts jau par to, kāpēc viņi ir, tas jau ir stāsts par mani, par to, kas man patīk, un varbūt jau par tādā dziļākā, augstākā līmenī par manu to misiju, ko es dzīvē gribu darīt. Un tas ir padarīt to apkārtējo vidi skaistāku. Tas ir tas, kas reducējās uz tām talkām dienas beigās. Un tad es sapratu tajā brīdī, kad es šajā gadījumā domāju par to atdošanu, jeb pārdošanu, tad kas tad būs pēc tam? Labi, es tikšu no viņas vaļā. Un ko es tālāk? Tad es kaut kā sapratu, ka būs tas tukšums, un tas man kaut kā palīdzēja saprast un tikt pāri tam brīdim. Un tad šobrīd esam apņēmības pilni virzīties, tiešām atjaunot, sakārtot, sakopt. Un sargi puķis, jo puķis raksim vēl ārā. Visus tos zarus nolikvidēsim. Būs droši no ābelēm abās pusēs un būs tīri un skaisti. Un tur mums ir mums saldē ķirši lielie. Tiem visiem mēs tās galotnes noņemsim nost, nosēdināsim un viņiem zari būs uz leju, varēs ogām tikt klāt un vēl viņi ražos vēl 50 gadus un vairāk. Jo vecas ābeles mums skaitās, kam ir 100 gadi. Tas, ka cilvēki teica meistarklasēs, ka viņam 40 gadīgs ābeles, tas ir vēl tā teikt kā jaunas meitenes. Jo pilskungam būs, kur ābols nākt. Viss kā pienākās. Tur ir bumbieris, man liekas. Jā. Un mēs viņus taisamies nestandartā stādīt un kopt. Lai viņas būtu kā špalere koki vienā plaknē. Tas kā īstās mužas pils dārzos, jā. Francija, Anglija un... Ar bumbieriem? Jā. Bumbieri, ķirši, jā, piemēram, Hampton Court pilī Londonā. Un viņi arī dekoratīvi izskatās, pavasarī, ka viņi zied, jā, izziedos. Pēc tam ir tās formas, tās palmetes. Vēl jau viņas vēl izgaismo ar kādu gaismu, jā. Tad vēl tur ēnu spēle. Tad ir ļoti karaliski. Tas viens no izaicinājumiem ir tieši finansējuma piesaistīšana. Un šobrīd man personīgi nav tik daudz vai tik dziļas kabatas, lai es pats ar saviem spēkiem to varētu visu izdarīt. Un tāpēc arī meklēju iespējas, kā to var, vai tie ir Eiropas fondi vai lauku atbalsta dienesti. Un viena no lietām, ko plānojam, ir pūļa finansēšanas kampaņa. Būtībā mēs dosim cilvēkiem iespēju būt par šīs vietas arī īpašniekiem un tiem, kam tas interesē, un tāpat tās būt ar līdzīgi domājošiem, ka mēs dosim to iespēju, ka tas nav tikai man vai manai ģimenei kā personīgi piederošs īpašums. Es to uztveru kā tādu publisku Latvijai nozīmīgu vietu, un tāpēc mēs esam un būsim atvērti, cik to ļaus, tā pati uzņēmēja darbība. Tad jums ir skaidrs tā nākotnes vīzija? Protams, mēs domājām par to, jo sākotnēji nopērkot vairāk bija par to vietas savākšanu. Protams, tad jau tas nākamais uzdevums bija, kā tad šo vietu padarīt, ka viņa spēja pati sevi vismaz kā minimums uzturēt. Tas koncepts ir, plāns ir tāds, ka šeit būs uzņēmējdarbības norišu centrs. Ko tas nozīmē? Angliski ir tāds vārds off-site. Ko tas nozīmē? Tas ir, kad ir kādas izbraukuma sesijas, izbraukuma apmācības, saliedēšanās pasākumi. Un tas izriet no tā, varbūt arī, ko es pats ikdienā daru. Un es pats nodarbojos ar personāla vadības tehnoloģijām. Līdz ar to tie cilvēki, šajā gadījumā personāla vadītāji, kas uzņēmumos organizē šos pasākumus, man ir sasniedzami, un tas ir tas mans resurss. Un tad izejot no tā arī mēs to šeit vēlamies iekļaut. Muižas Latvijā ir, un tāpat tās iespējas, kur palikt ir, bet ir jau arī mums vēl 12 hektāri parks, un mums ir vēl apkārt 200 hektāri meži, kur atkal ir iespēja veidot šīs te ārpus office aktivitātes vai viņas kombinēt. Tiekoties ar paziņām, ar draugiem, ar uzņēmumiem, un tad vienā reizē, šādā tikšanās reizē, mēs satikāmies ar vienu, ar augstskolu,
kuri minēja tieši apmācību programmām vietas trūkst, tieši Latvijā. Un tas bija tāds priekš manis klikšķis, ka jā, šī ir tā vieta vai lieta, kas varētu būt un kas man uzrunāja. Tas nav tikai Latvijas tirgu, un tāpat mums ir Baltija tuvu, un mums ir daudz uzņēmumi, kas ir no Skandināvijas valstīm, tās pašas bankas, kas to jau dara, kam tā ir ikdiena, un viņiem pat iespējams ir izdevīgāk to izdarīt šeit nekā savā zemē. Mēs arī kaut kādā veidā arī turpinam nedaudz to skolas tēmu, jo Mālu māju mēs plānojam veidot kā tieši šo daudzfunkcionālo mācību centru, kur tieši notiek šie mācību pasākumi. Tā kā mums ir skola bijusi, tad mēs arī mazliet transformējot to stāstu vedam tālāk. Mums šodien taps regulārais dārzs ar 4 kastēm. Un plāns ir to skulptūru varētu novietot pa vidu, vai arī tur varētu būt kāda ūdens tilpne, iespējams arī ūdensrozes. Un arī kastēs ieliksim arī eksotiskākus augus, tādus kā ir pieejams mums arī banānpalmas. Bet pamatā varētu būt šīs te kannas krāsainas, jo viņas ātri augošas. Tas ir raksturīgs agrāk pilīm un muižām, ko pārziemināja kādā oranžērijā vai siltumnīcā, un tad uz vasaru nes ārā, un tas bija tas efekts. Jūs ar sieviņu jau sapņojat par pirmo lielo balvu pilī? Tad, kad es gatavojos iegādāties šo vietu, man bija vēl kāds tāds sapnis. Es arī gribēju iegādāties Porsche auto jaunu, bet viņš maksāja ļoti līdzīgi, cik tā pils. Un tad es nolēmu, protams, pa labu pilī. un tā, bet es domāju, kā tad to Porsche varētu arī? Tad es domāju, kad jāuztaisa ir tāda bilde, kad es esmu pie Porsche, bet pie pils. Un beigās es sazinājos ar Porsche klubu Latviju, un mēs norganizējām, ka viņi atbrauc ar kādiem 50 Porschiem šeit savā sezonas noslēguma pasākumā. Un līdz ar to man pat bija vēl vairāk tie Porsche un vēl labākas bildes. Tā kā viss ir iespējams, kā teikt, jāpadomā tā kreatīvi. Saprast un atbalstīt. Ir trakas idejas, viņam ir trakas. Un tiešām šis ir traks hobijs. Ir dažādi bakalaura darbi un maģistra darbi, tad šis ir kārtīgs mūža diploma darbs Jānim. Viņam ir tāda viena brīnišķīga raksturīpašība. Lai ko viņš uzsāktu, lai kādu darbu, viņš to noved līdz galam. Labi, es padalīšos. Mans tāds trakais iekšējais stāsts, kurš izņemot mani nevienam neliekas ticams, es gribētu šeit kādreiz Coldplay koncertu norganizēt. Tā ir tā varbūt iekšējā ambīcija. Un tad tas motivē savākt un izdarīt. Coldplay ar visām KISS kamerām? Ar visām KISS kamerām, jā. Tas viss ir būtībā 2 galvenie faktori. Teiksim, tā uzņēmīga cilvēka un tādas vienas labas idejas attālumā. Teiksim, tas veiksmes stāsts tajā vietai ir.